šajā daļā iepazīsim jau pirmās kārtas. Jā, es domāju, ka uh, skatīsimies pirmās četras, jo viņas mums ļoti sasaistas ar mūsu mājas darbu šodienas. Pirmās četras, jā, un tad nākamo reizīti mēs arī 5. un 6. un tad jau dosimies tālāk. Ņemam savas kārtas, man arī viņas patīk, es viņas ik pa laikam tur kaut kur uz viņām pastos, tur viņas tur pataustu, man jau viņas ir sajauktas, skatieties, kā jums. Atrodiet savas kārtas, pirmo kārti atrodat, nulto, taro sistēmā tā ir nultā kārtas. Tā, un uzrakstiņu mēs ielikām, ierakstīņš mums ir, un liksim prezentāciju uz lielā ekrāna. Ja kādreiz nav, jūs man rakstiet čatiņā. Čatiņš man tas stāv maliņā. Tā. Nu, ko? Iepazīsim mūsu pirmo kārti. Šodienas pirmo kārti muļķa kārti. Un kā mēs mācīsimies? Šeit būs attēls, arī skatieties uz savām kārtīm, turiet rokās to kārti, skatieties, pētiet uz visām detaļām, turiet rokās, lai viņi jūs jau sajūtat to enerģētiku, jo kārtīm arī ir tā, ka ir karstas kārtas, mēs redzēsim, kur paskaties un jūti, ka tur deg mīlas liesmās, abi divi, un ir augstas kārtas, pilnīgi vienaldzīgas. Tā kā to jūs arī varat sajust, turot kārtas rokās, jūs varat sev iemācīt to, trenēt. Un šeit vienmēr būs tie atslēgas vārdiņi, kas ir no mazās grāmatiņas. Jo mazajā grāmatiņās jūs redzējāt, ka tur ir ļoti, ļoti maz tie atslēgas vārdi. Šķiet, ka tiešām nepietiekoši, bet no otras puses ļoti, ļoti svarīgi. Jo šeit autori ir ielikuši to, ko viņi ir šajā kārtī domājuši. Jo taro karšu tie atslēgas vārdi vienai kārtī vispār var būt 1000 vai 2000. Bet šie ir tie no mazās grāmatiņas, kur ir domājuši paši autori. Pats arī mākslinieks, kad viņš ir zīmējis, ko viņš šajā kārtī centies iekļaut. Tāpēc arī mācību materiālos šie pirmie atslēgas vārdi būs tumšāki, boldēti, lai jūs viņus atceraties, jo tas ir pats pamats. Jo pēc tam ir ļoti grūti jau viegli apmaldīties visos skaidrojumos, bet šos vienmēr atcerieties kā pašus pirmos svarīgākos no mazās oriģinālās grāmatiņas. Tālāk, ja es būšu likusi klāt arī no klasiskās taro sistēmas, tur, kuras ar šo kārti saskan arī no citām grāmatām, arī no, es visu vasaru pavadīju, man jau teica, tu atkal Kazanovs skaties, es saku, jā. YouTube'ā visas iespējamos krievu valodā, angļu valodā apskatus, tā saucamos šos apskatus, review, kur arī dažādi kāršu tarologi ņem šīs kārtas pa vienai stāsta, kā viņiem tās kārtas runā, tur arī es piefiksēju labākos vārdus, pērlītes, savas situācijas, visādas, ko šīs kārtas ir rādījuši. Tas būs tāds tā kā samiksējums. Vienmēr esmu stāstījis par sižetu, kas šajā kārtī ir attēlots. Šeit man ir gan no grāmatām, gan šeit ir arī no memoāriem. Šeit ir ļoti liels mans tāds darbs, kur es esmu centusies atrast, salikt to esenci. Gan, ko viņi raksta grāmatiņā, kas tā ir par situāciju, kas tā ir par sievieti, kas tas ir par viņu to dzīves stāstu. Tāpēc šis sižets vienmēr tie apraksti būs arī tāds, man liels pētnieciskais darbs, tāpēc mācību materiālos viņi nebūs, lai, jo pat esmu žurnālisti, man ir ļoti daudz žurnālistu, draugi, un tad jau tās visu redzošās acis man vienmēr atsūta, ka tur ir kaut kas nopublicēts, tur vai kaut kur vai kā visādi. Tā kā šīs jums vienmēr jāklausās rūpīgi, jo mācību materiālos nebūs. Un ko mēs redzam šajā kārtī? Pats Kazanova, arī uz kāršu kastītes jūs pamanījāt, ir tieši šis attēls, un viņš ir pats galvenais noslēpies zem tādas maskas un kostīma, kur viņš ir pilnībā apslēgts. Es jums arī stāstīšu par maskām, jo maskas atšķirsies. Pusīta maskas, visa maska, kas nosedz arī parūku matus, balta, melna, par to mazliet arī vēlāk būs. Un viņš dodas uz balli tā, lai neviens viņu neredzētu, tā, lai neviens viņu neatpazītu. Viņam ir savi plāni, savi mērķi, satikt sievietes dažādas. Un, neatpazīts viņš var darīt, ko vēlas. Ja jums izkrīt šī kārts, tad
Tā par vīrieti stāsta, ka viņš vēlas palikt neatpazīts. Iespējams, viņš sarakstās, un viņam ir cits vārds, cits vecums, viņš dzīvo varbūt citā pilsētā, citā valstī. Viņš negrib, lai uzzina par viņa attiecību statusu, par viņa profesiju, par viņa materiālo labklājību. Nu, viss viņam ir tāds noslēpts, apslēpts. Un šeit arī atslēgas vārdi, ja jums sanāks laiks šovakar vēl pārlasīt par katru no šīm 4 kārtīm. Protams, patieso nolūku slēpšana un vēlme doties piedzīvojumos, jo pie šīs kārtas atceraties, ka Kazanova bija devies uz balli, kur viņš bija iecerējis izdarīt ļoti daudz ko, satikt. Te vienmēr arī muļķa kārts ir par došanos pasaulē. Paņemt savu čemodānu, savu koferīti un doties tajos piedzīvojumos, un visvairāk tomēr arī mīlas piedzīvojumos. Un bez kaut kādām domām par to, vai kas būs rītdiena, kas man būs līdzi, un tā tālāk, bez nekādām vispār saistībām un tādām tālākām domām. Šajā kārtī visa esence arī ir šeit un tagad, šovakar, šonakt un tā tālāk. Un šī kārta, protams, ir arī par mīļāko gan sievieti, gan vīrieti. Te jau es arī jums teikšu, ka pie šiem te tēliem vienmēr jāatceras, ka šie vīrietis var parādīt arī sievieti. Arī sievieti, kura dodas piedzīvojumos, tā, lai par to neuzzina ģimene, kolēģi, dodas uz ārzemēm, kādā kurorta romānā. Pie muļķa kārts tā var būt arī sieviete. Tā tas kāršu maģijā ir, jo kārts pat būtībā parāda principu, parāda to nozīmi, un arī pie nākamajām kārtīm dzimums pēc tam nav tik svarīgs. Pie muļķa kārtas, ko arī aizmirst pateikt, ka šī vienmēr ir sākums, iepazīšanās, tikšanās, randiņš un sārakstes un iemīlēšanās. Tā ir ļoti izteikti tāda iemīlēšanās kārtas bez nosacījumiem. Tāpēc, ka tu man patīc, tāpēc, ka tu skaisti dejo, tāpēc, ka tev ir laba balss vai tev smaržo mati. Bet šī kārts ir gan sākums, gan arī ļoti rūgtās beigas. Jo muļķis ir šeit, šajā ballē, muļķis ir šajā ceļojumā, šajā viesnīcā, un tad katrs paņem savu koferi un dodas katrs uz savu pusi, un ja cilvēks ir devies pa muļķu ceļu, viņš atpakaļ neatgriežas pie šīs kārtas, arī var parādīt, ka cilvēks šķirās, un viņam nav vairs pilnīgi nekāda saistība, nekas viņus nesaista, ne kopdzīve, ne mantas, ne bērni, nekas. Tā kā te ir gan iemīlēšanās, gan šķiršanās. Ja cilvēkam nav attiecību, šeit es arī vienmēr esmu izdalījis, ļoti bieži to visu saliek kopā, bet man patīk visas sadalīt, salikt pa kastītēm. Un arī tā mūsu schēma, kā mēs mācīsimies, arī tāda būs. Ja nav attiecību, vai meklē vīrieti, vai tikko iepazinušies attiecību tādā sākumā, vai jau ir ilgstošas attiecības, bet bez tādas stingras definīcijas, kas ir ilgstošas attiecības gadiem, vai tur ir laulība vai ne. Un, protams, šī kārta parāda iepazīšanos, parāda tādu karstu, strauju iemīlēšanos. Arī, ka tu par cilvēku ko nezini, tev tiešām neinteresē, vai viņam ir bērni, vai viņš tur dzīvo, vai tikai atbraucis. Protams, arī bez tādiem nopietniem nolūkiem un nākotnes plāniem. Pie šīs kārtas ir ļoti laba iespēja iepazīties, būt kopā, bet tad ir pēc tam atkal pēc kāda laika jājautā kārtīm un jāprasa, kādi tad ir tam vīrietim patiesie nodomi, kas vispār ir zem tā kostīma apakšā. Ilgstošās attiecībās, parāda arī to, ka kādam svarīga sava brīvība. Un kādam svarīgi izrauties, piemēram, ar draugiem aizbraukt uz to pašu kaut kur kādu pasēdēšanu, makšķerēšanu, pārgājienu un tā tālāk. Parāda kaislības nepieciešama, tad piedzīvojumi, kopā kaut kur aizbraukt, kopā kaut kur doties, arī aiziet uz restorānu, kad jūs pēdējo reizi bijāt vispār aizgājuši kaut kur padejot. To šī kārtas parāda pie tādām ilgstošām attiecībām, bet sliktā ziņa ir tāda, ka var parādīt arī mīļāko, ka attiecībās ir vēl kāds. Pie muļķa kārtas ir arī tāda nianse svarīga. Domas. Izvalkot šo kārti, mēs jautājam, ko šis vīrietis domā. Ko viņš domā? Neko. Īsumā sakot, pirmais tā ir muļķa kārtas. Vieglprātība.
Un pat, ja cilvēks kaut ko domā, viņš cenšas to noslēgt. Viņš cenšas to neparādīt. Viņš aiz saldām labām runām, aiz sava tēla, aiz sava kostīma, cenšas to visu noslēpt. Muļķis tomēr ir arī tāds drusciņi tāds pavilcējs uz zobu, var arī apmānīt. Nu, tā kā pie šīs kārtas mēs nezināsim, ko cilvēks domā, vai viņš vispār kaut ko domā. Solīs debesis nonest visu pasauli no pie kājām. Realitātē rītā vairs nebūs sazvanāms un atrodams. Jūtas. Jūtām gan šī kārta ir spēcīga, jo parāda iemīlēšanos, parāda tādu aizrautību par to, kas tu esi. Es tev nestāstu, kas es esmu, man arī neinteresē, kas tu esi. Kā man viens vīrietis teica, tādus ļoti skaistus vārdus, perfekti pie muļķikārtas. Es mīlu tevi, bet tikai šovakar. Nu, vienkārši izcili vārdi pie muļķikā. Es tevi mīlu šodien, es tevi ļoti mīlu, bet tikai šonakt. Un tādas ir jūtas pie muļķikārtas. Muļķis arī, viņš no taro stāsta nedaudz no tās klasikas devās pasaulē, viņam bija ziņkāri, viņam bija savas sapņi, savas vēlmes. Protams, arī tāda vēlme iepazīt otru cilvēku, arī sagādāt viņam pozitīvas sajūtas, kopā atpūsties un jā. Arī seksuālā tuvība, ko šī kārta parāda, ko cilvēki grib pie šīs kārtas, vai kas notiks, vai kā viņiem ir bijis. Piedzīvojums, vienmēr piedzīvojums. Muļķis ir piedzīvojuma meklētājs un tāds sajūtu mednieks. Un arī tuvība ir tādam adrenalīnam, diemžēl arī tādai iekarošanai. Pie muļķa kārtas sieviete būs kā trofeja, kur pastāstīt, kādu skaistuli viņš tur bija saticis. Pēkšņi spontāni tādas tuvi sakari bez vispār vēlmes un domas par pašu cilvēku un par kaut ko vairāk. Un bez robežām. Muļķis ir pētnieks, viņš ir eksperimentētājs un viņš var visu izmēģināt, jebko, jebkurā vietā, ar jebko, jebkad. Nu, un, protams, arī no šādiem īslaicīgiem sakariem šeit parāda arī slimības visādas. Pie muļķa kārtas arī atcerieties slēpts. Cilvēks pat var nezināt, nu tāda brīdinājuma kārtas pie veselības. Ja, parādās, un tad dāma saka, kā ir bijis, un tā tad noteikti jāiet arī pārbaudīt veselību pie muļķa kārtas. Un vienmēr, kā arī grāmatās raksta, ko grib, lai ar ko beigtos mīlesprieki. Kāds tad vienmēr ir rezultāts? Vai nu laulība un kopdzīve, vai nu jaunas dzīvības rašanās. Un arī mēs pie šīs kārtas paskatīsimies vienmēr arī grūtniecības iespējamību. Tas jums mācību materiālos būs un citreiz ļoti, ļoti interesantas lietas parāda. Vai ir iespējams un kāpēc, kādā veidā, bet šī ir sākuma kārts un šeit ir ļoti liela iespējamība, ka šāda mīlesprieki, īsie kontakti var beigties arī ar kaut ko vairāk. Padomi. Šeit būs tādi pie katras kārtas padomi, kurus jūs varat izmantot arī kā dienas kārti. Jo vispār kārtas, lai mācītos, vislabākā metode sākumā ir būt ar viņām kontaktā. Man ļoti daudz jautā, kā viņas iesvētīt, kā viņas apvārdot, ar ko viņas apkūpināt, cik dienas atstāt mēnesi gaismā, cik dienas somiņā, cik spilvena. Galvenais vienmēr ar visām jaunām kārtīm ir. Vai nu connections ir vai nav, un otrs ir kontakts. Nu, protams, jūs katru dienu nedīlēsiet par draudzenes pielūdzējiem WhatsAppā un kandidātiem Tinderī un tā tālāk, bet jūs katru dienu varat izvilkt vienu kārti, kā dienas kārti, un skatīties, kas uz viņām ir aplūkots. Varbūt jums arī, jūs pat nav pat svarīgi šobrīd arī, jums nav visu mācību materiālu, visām kārtīm, zināt tās nozīmes, bet jūs izvēlkat, jūs vienkārši visu izpētat, kas tur ir. Un skatieties, kas pa dienu, piemēram, notika. Un šie padomi jums vēlāk arī būs, tad visa jūsu mapīte ir kā arī dienas kārtas padomi. Tātad, ja pie muļķa kārtas jums parādās kā dienas kārtas, tad, protams, dodaties piedzīvojumos, ja vakarā draudzene aicina aiziet uz kafejnīcu, tad ejiet. Šī kārtas ir par atvērtību, ja atraksta tas kaut kāds vīrietis bez bildes vispār, nu, aizrakstiet viņam atpakaļ. Nu, mēs jau nezinām, kā tur varētu būt. Protams, izmēģini, priecājies un iepazīsti.
Jā, un te arī ir tas, kad par to skumjo klaunu, Kazanovs sauc par to skumjo klaunu, bet jā, bet ne tikai, kā saka, ka viņš spēlējās ar sievietēm, arī sievietes ļoti daudz liels ļauns joks izspēlē ar viņu, pilnībā viņu sadragājot, satriecot. Bija arī sieviete, kuras dēļ viņš principā vienas dienas laikā nosirmoja. Tā kā, nu tā viņš arī visu dzīvi klīda apkārt pa pasauli, kā muļķkārts mums stāsta. Un es jums vienmēr arī saku, tur bija pirmais punkts, mācīsimies kāršu nozīmes un vienmēr lieciet klāt savas, jo šīs kārtas ir tik unikāls ar to, ka viņas aiztur tās mūsu dvēseles stīgas, nu, kur tas skaidrojums, nu, visās grāmatās un cik visos apskatos, tās pēlītes vāc, bet tas, kas jums nospēlēs, tas varbūt būs pareizais un pierakstiet, vienmēr pierakstiet. Tad, nu, dodamies pie maga kārtas. Pavisam citādāk, te man jāievēl kalpa, jo katra kārts viņa ir ar savu tādu enerģētiku. Maga kārts jau ir ļoti piezemēta. No astroloģiskās līdzības, ja, arī kā jums ir ar astroloģiju, jūs varat man uzrakstīt, vai jūs gribat to klapu vai ne, jo man gribas iedot bonusiņus, cik vien var. Man reizēm saka, ka pārāk daudz, pārāk sarežģīti, bet pie manis nekad nav viegli, pie manis būs daudz, pie manis būs interesanti. Un multikārts mums ir urāns, impulss, zipsnis, drosme, risks. Un maga kārts mums ir Merkurs. Pilnīgi pretēji. Pārdomāti viss ar prātu, ar loģiku, ar viltību, ar veiklību, ar zināšanām un pieredzi. Un kas mums ir saistībā ar maga kārti? Kas te vispār ir uzzīmēts, attēlots? Gribu vēl mazliet no vēstures, arī pie tādām kārtīm, kur būs tas vēsturiskais sižets, kaut kas tāds interesants, es jums mēģināšu kaut vai druciņu pastāstīt. Tad, kad Kazanova dzīvoja 18. gadsimtā, šis periods sakrit ar tā saucamo Eiropas lielo garlaicību. Kad visi šie te pilīs, augstmaņi un disciltīgie un aristokrāti mira nost garlaicībā. Tā arī mēs tulkojam, liekam pēdiņās, un Giacomo to ļoti izmantoja, jo viņš bija ļoti tāds, viņš gan cilvēks spēja izklaidēt, gan ar savu atraktivitāti, erudīciju, gan ar savām sarunām un stāstiem un atmiņām. Un viņš mācīja arī maģiskus trikus. Viņš mācīja arī visādas roku vieglības un viltības, ar spēļu kārti visādus trikus no vecmāmiņas, visu kaut ko. Tāpēc maga kārts arī ļoti parāda viņa tādu, nu, personības čautni, kur viņš bija arī tāds izklaidētājs un tāds triku meistars. Un gan tādu dzīves, reālu triku, gan arī vārdu triku. Viņš bija ļoti liels manipulācijas meistars, ģēnijs patiesībā, stratēģis. Viņš spēja izskaidrot ļoti vairākus gājienus priekš, ne tikai kāršu spēlēs, bet arī sarunās, kaut kādās tādās runās un tā. Ineta mums čatņā raksta noteikti par astroloģiju, jo tās planētas, viņas jau zvana, viņas jau, jūs reizē atceraties Merkūru, tas bija par to prātu, par to zināšanām un pārliecināšanu. Tā kā tas jums iedod to spēku klāt vienmēr. Kas man te ir aizmugurē, kas uz jums starojās, tur ir lielie erciņģeļi, kas būtībā ir tas pats, arī kabalā ļoti daudz. Tās ir tās pašas planētas. Katram lielajam erciņģelim, Mihēlam, Rafaelam, Gabrielam atbilst sava planēta. Katrai planētai atbilst viens no taro kāršu cipariem. Vieninieks, divnieks, trīnieks. Tas arī būs beigās bonusiņš, ko es jums iedošu. Sākumā, lai nav pārāk sarežģīti un pārāk daudz, bet kā arī taro izskatās tajā kabalas saucamā pasaules dzīvības kopā, dažādi nosaukumi. Un arī viss ir viens. Planētas, eņģeļi, cipari, krāsas, smaržas, akmeņi. Tas viss ir viena valoda un viena kosmiskie likumi, tikai dažādās materijas formās. Tā kā, jā. Lūk, sižets. Kas mums šeit ir? Šeit ir ļoti ietekmīga franču aristokrāte viņas alķīmijas laboratorijā. Jo tajā laikā ļoti daudz aizrāvās tiešām ar alķīmiju, kabalu, mistiku, maģiju un tā tālāk, lai gan tas tiešām ir stingri aizliegts, bet varbūt tieši tāpēc. Šeit ir ļoti daudz dažādas versijas, kas tur īsti notika, kā tur bija, bet
Viņa ticēja, ka Kazanov ir liels mistiķis. Viņš tā arī vienmēr ieradās un teica, ka es visu māku, es varu uzburt, es varu pārliecināt. Un viņš apsolīja viņai nemirstību un pārvietot viņas dvēseli mazā zīdaina puisītī. Ir arī versijas, ka viņa dzemdētu dēlu un pēc tam pārdzimt viņā. Nu, viss kaut kas tur visādi brīnumi ir. Jā, un Kazanova redzot to, cik ļoti viņa viņam tic, vispār kā viņa viņu apbrīno, kā viņa sapņo par mūžīgo jaunību, par mūžīgo skaistumu un nemirstību, saprata, ka no tā var būt labumu sev, ļoti dāsnu atlīdzību, izdevīgus kontaktus, sakarus un iespējas atkal viņa interesēs un augstākajās aprindās. Nu, un tad jau viņš arī solīja visu izdarīt, ko viņa vēlas. Un te arī redzam tādas nianses, ka viņam labā roka ir pieskārusies viņas kakla. Vietai, kas atbildīga par paškontroli, atcerieties, ir galva, un ir kaut kas, kas to galvu groza, un kas visu lemj, tas ir kakls. Kā tur arī saka par sievieti un vīrieti, kā tur īsti ir. Un jā, viņš viņu pakļauj savai gribai. Pieskarās pie kakla. Kakls vispār ir tāda vieta, kur, nu, cilvēkam un kreisā roka, viņam ir pacelta augšu. Tas ir arī tāds īstenībā vīrišķais princips. Tur pat daudz saskat falisko principu, vīrieša dārgumu un pašu svarīgāko, ka viņam tā kreisa roka pavērs uz augšu. Un ka viņš ir tas situācijas noteicējs. Viņš diktē, kā būs, viņš viņai skaidros, stāsta, ka to un to darot, tik un tā un tā. Tu iegūst to un to. Bet sieviete sēž paklausīgi, viņa ir aizvēru acis, viņa pat neskatās, viņa nesako līdzi, uzticās un uzņem visu to, ko viņš stāsta. Šeit arī vienā no grāmatām interesanti stāsta par svecēm, septiņi arī, kas arī šie vīriešķie simboli, bet 4 ir matērija, 3 ir dievišķais un 4 alķīmijas trauki, jo arī sākumā šķiet, kas tās viņai tur pa burciņām un kas viņai tur pa tiem toverīšiem. Tā ir tā viņas laboratorija, kur viņa arī centās burties un iegūt to, kas cilvēka dzīvē tomēr nav iespējams. Un arī atvērtā grāmata, fonā redzat, ievērojot tur detaļās, ir šī te mentālā saikne. Tikai ar prātu es tev solīšu visu un pilnīgi bez kaut kādas domas par cilvēku un par atbildību, par godīgumu, par patiesību un tā tālāk. Atslēgas vārds šai kārtī ir aktivitāte, iniciatīva. Atcerieties arī vieninieku. Es jums tad stāstīšu gan astroloģiju, gan numeroloģiju. Viens sākums, es, līderis, gudrinieks un komunikācija. Šie vienmēr maga kārts ir par komunikāciju, sarunu un par uzburt vēlamo par esošo, jo maks vienmēr burā, taisa trikus, liek sev noticēt, apmāna. Un šī kārts ir par izdevīgumu un labumu vienmēr. Ja nav attiecību šobrīd, tad parāda, ka viens ir ļoti ieinteresēts iepazīties, tas, kurš visu laiku rakstīs, zvanīs, kad tiekamies, ko mēs darām, un ļoti grib apburt. Tā kā maks, kaut ko iestāstīt, kaut ko labāk sasolīt. Dairunība, Merkurs vispār komunikācija, runas spējas, viss vārda māksla, uzrakstīt skaisti. Jā, un šeit ir arī vēlme atstāt labu iespēju par sevi, lai notic, lai izveido savu tēlu, piepušķot un uzlabot un tā tālāk. Tālūk. Ja jau cilvēks, kurš jums jautā, ir attiecībās kaut kādās un parādās šī kārts, tad parāda, ka attiecībās jau šobrīd, tad viens ir tas vadošais un viens ir vadītājs. Viens ir tas, kurš to otru pakļauj drusciņu savu mērķu sasniegšanai, savam labumam. Otrs, kas šai kārtī ļoti parādās, vieninieks, mani mērķi. Jā, viņi ir kā viens ar otru kopā, bet šī kārts var parādīt, ka cilvēks katrs pats par sevi un diezgan arī tādi egoistiski un
svarīgi savi principi, savu telpa. Pie šādām kārtīm, pie šīs kārtas ļoti bieži arī satiekās, it kā ir attiecībās jau, piemēram, gadu, nedzīvo kopā, katrs savā dzīvoklītī, un man tur ir suns, man tur atkal ir pārāk skaļi, vai man tur ir vēl kaut kas un tā tālāk. Un arī ilgstošām attiecībām jāatceras, tas ir Merkurs, prāts, aprēķins, labums, izdevīgums, kur tur ir jūtas, kur tur ir emocijas. Jā, bet šī kārta var parādīt arī, ka saskan. Cilvēkiem vienkārši arī saskan. Viņiem ir par ko parunāt, viņiem savā starpā ir interesanti. Viens ir tas lielais stāstnieks, otrs ir tas lielais klausītājs. Ja šī kārta mēs izvēlkam un jautājam, ko šis vīrietis domā. Ko viņš domā? Pirmkārt, jau es kļūtu uzmanīga, jo tā tad viņš kaut ko domā, kaut kāds viņam ir, kaut kas, ko viņš kontrolē ar prātu. Nevis ar sirdi, bet ar prātu. Varbūt domā par, kaut kāds nolūks viņam ir, jo šī ir labuma kārta savā ziņā. Manipulācija pie domām arī, protams, teiks labāk nekā ir. Centīsies iekarot interesi, uzticību, pētīs, kas jums patīk, uz ko jūs reaģējat. Tā kā pie tādām attiecībām, šī kārta tāda diezgan tāda, brīdinoša, ka liek paskatīties. Un jūtas pie šādas kārtas, jūtas tiešām, vai tur ir iemīlēšanās, varbūt ir interese un tā tālāk, bet drīzāk draudzīga, tāda patīkama kopā būšana, tiešām sarunas visas nakts garumā, intelektuāla interese par otru cilvēku. Tad racionāla pieeja. Mēs esam kopā, jo mēs tur tuvu dzīvojam un tā tālāk, vai uz vasaru šajā pilsētā esmu, kaut kas tāds, bet tā noteikti nav tāda mīlestības dziļu jūtu kārts. Tuvībā, ko šī kārts stāsta? Bauda prātam. Prāta kārts. Bauda prātam. Un arī pats process pirms tam. Noteikti vīrietim patiks aplidot, viņam ļoti patiks apģērbt. Šī kārts ir par priekšspēli. Šī kārts nesaola tādus mīlas priekus, tādu apmierinājumu, baudījumu, dvēselisku, ķermenisku. Šeit vīrietis, piemēram, visu laiku centīsies iepriecināt, tu visu laiku sekos līdzi un vēl jautās, tev patīk, tev ir labi, tas ir pie šīs te kārtas. Jo pat arī tādas tuvības brīdī nespēja atslēgt prātu, sajust. Viss ir caur tādu intelektuālo, un pēc tam vēl pajautās atskaiti, kā bija, kas un kā, tā kā tas ir mums pie maga kārtas noteikti. Un arī bērnu iespējamība, jauns sākums, vienīgs, viss rodas, viss veidojas. Padomi, ko šī kārtas mums saka, skatos pulkstenī, lai mēs drusciņi arī sajūtam kārtis, un tad, lai mēs varam jau pa vienai kārtī izvilkt un paskatīties, kā mēs viņus varam lasīt, arī tad, ja mēs nezinām nozīmes. Padomi, esi aktīva. Un šī ir iniciatīvas kārtas. Un te arī es minēju to, ka personāži var būt apgrieztās lomās. Ka tā, kura, piemēram, stāsta visiem visu un sola, tā var būt sieviete, un šis vīrietis ir aizvērs acis un priecīgi klausās, cik labi viss būs. Bet šī kārta vienmēr saka, izrādi institīvu, rīkojies. Rīkojies pirmais vai pirmā, parāda savu uzmanību, interesi. Un, protams, izmanto spēju apburt, pārliecināt, pārsteigt ar kaut ko, ar dažādiem trikiem, bet reizēm triki var būt arī visādi kulinārijas triki. Cik nav dzirdēts stāsti, ka, piemēram, sieva apņēma par sievu tikai biežu zupiņas dēļ vai bolplāts maizes dēļ. Tā kā šeit ir par visādiem trikiem un viltībām un sievišķo gudrību. Un arī šī kārts arī iesaka, skatoties no situācijas, būt arī tajā otrajā pozīcijā. Aizvērt acis, atslābināties, ļauties, lai apbur, lai savaldzina, lai uzaicina uz kino, uz koncertu. Tā jūs varat šos padomus izmantot gan attiecībām, kur ir, jo šīs kārtas vienmēr teiks, rīkojies vai nerīkojies, to vajag vai to nevajag. Un arī pie dienas kārtīm jūs varat šo izmantot. Šodienas otrā kārtas mums priestariene un
trešā un ceturtā kārtas mums būs valdniece. Es domāju, ka šodien mums ar to drusciņ pietiks, lai mēs sajūtam šīs pirmās 4 kārtas. Jo pēc tam mums nākamais būs valdnieks vīrišķīgi, ļoti tāda spēcīga kārtas, un tad mums būs priesteris, bet lai mēs paliekam uz tās savas sievišķās romantiskās noskaņās Valentīna dienā, lai varam pasmažot savus puķītes vakarā, jā, es arī skatos savam puķiem, tās ir gan man, gan jums šodien svētkos. Un ar šīm te divām sievietēm, ar priesterienu un valdnieci, kas ir divi tādi sieviešu dziļi arhetipi, tipāži, formas, veidi, lai jūs labāk to saprastu to vārdu, jums būs jāpadomā šobrīd, jo mēs esam dažādas. Pirms 10 gadiem mēs bijām tādas, pirms 20 tādas un pirms 30 tādas. Kā jūs sevi jūtat šobrīd? Vai jūs esat kā priesteriene vai kā valdniece? Un kādas jūs gribētu būt arī pēc šī ceļojuma jūnijā, vasarā? Tajā skaistajā kleitā un vasarīgajā, un jā, tā kā, un uzrakstiet. Ja jūs gribat uzrakstiet čatiņā, pēc tam mūsu grupas čatiņā, vai arī tad, kad jūs noskatīties ierakstu, jūs zinu, ka ļoti daudz no jums, lielākā daļa skatīsies ierakstu, varat uzrakstīt man. Bet vislabāk, ja jūs uzrakstat grupiņai, kaut vai viens teikums, ja kaut kas jums atskan, tas ir kaut kāds viens vārds, kaut kas, tad to piefiksējiet, kaut vai piefiksējiet sev kaut kur vai mācību materiālos vai kaut kas, jo tas nostiprina. Jums ir kaut kāda pieredze, un tas jums viņu piefiksē, tas jums viņu nostiprina un iedod rezultātu pēc tam. Jo mēs ļoti daudz ko domājam, ļoti daudz ko analizējam, un tās domas un sajūtas viņas aizplīvo. Es esmu iemācījusi arī šajās garīgās praksēs vienmēr noķert un sev, tāpēc ļoti prasu to atgriezenisko saikni, kā tu jūties, ko tu domāji, bet tas ir tomēr svarīgi, tā kā pabeigt to procesu. Nu, un te mums ir priesterienes kārtas, te varēja ilgi un dikti uz viņu skatīties, viena no skaistākajām sievišķīgām tajām kārtīm šajā komplektā. Arī mums šajā taro kārtīs, Kazanovas taro kārtīs būs ļoti svarīgas krāsas, jo mākslinieks šeit ir. Kopējās krāsas būs tādas maigas, tādas nepiesātinātas, kā mēs zinām, citos erotiskajos komplektos ļoti sarkanas, spilgtas, tādas pat neona jau mūsdienu, bet te viņas būs tādas pieklusinātas, bet tie krāsu toņiem ļoti liela nozīme. Un te mēs redzam violeto, sarkano un balto krāsu. Un jums jau iekšēji rodas asociācijas, jo par krāsām mēs gan zinām, gan esam mācījušās. Un šeit mums ir jauna sieviete, kur ir kautrīgi piesagusies. Viņa ir apkailināta, bet nav pilnīgi kaila un piesedz ar baltu palagu, kas simbolizē nevainību. Baltais vienmēr ir nevainība arī, tāpēc mums kāds kleita ir balta. Viņa tā kā ir piesegusies. Mati zem pārūkas noslēpti, seja zem maskas. Tātad kaut kas atkal pie šīs kārtas ir apslēpts. Kaut kas lielais šīs kārtas princips būs kaut kas apslēpts, nezināms, noslēpumains. Sarkanā krāsa, ar ko mums asociējas? Ar kaislību, ar vilkmi, ar drosmi, deksmi, gribu, iekāri, un violetā mums ir. Violetā arī ļoti bieži mēs redzējām priesteriem un garīdzniekiem ir violetas mantijas. Violetā ir garīguma krāsa, gudrības krāsa. Violetā vienmēr arī tāds slēptais un tāds naivums. Ja sarkanā es zinu, ko es gribu, es zinu, kā es to panākšu, tad violetā ir caur tādu gudrību, caur tādu empātiju. Te ir tas vārds infantīlisms, bet tādu ne to aktīvo tādu principu. Un te mēs redzam konfliktu. Te mēs redzam konfliktu starp to sarkano, to ķermenisko vilkmi un to iekāri un violeto gudrību principiem, varbūt kādiem reliģiskiem noteikumiem. Un šeit arī raksta daudz autoru par to, ka tā kāja gan viņai ir uz tās sarkanās kleitas. Piesegusies viņa arī ir, bet fonā viņai ir šis te violetais aizkars, kas rada to konfliktu starp to, ko viņa vēlas,
un starp to, kas patiesībā dzīvē ir, starp to, kas ir viņā, un starp to, kas ir sabiedrībā, baznīcā, ģimenē, starp to, kas ir pareizi un nepareizi. Tāda ļoti patiesībā sarežģīta kārts, ļoti sarežģīta kārts un atslēgas vārdi - izvēle, izvēle, dualitāte, konflikts. Atceramies divi. Mums ir cipars divi, divas puses vienā pusē un otrā pusē. Tas, ko es vēlos, un tas, ko es varu. Tas, ko es vēlos, un tas, ko es reāli daru. Tas, kas ir manā cilvēciskajā dabā, tas, kas ir manas vajadzības, arī fizioloģiskās, vispār mēs visi esam seksuāls būtnes. Un neviens mums skolā nestāstīja, vismaz ne manā laikā, ka tas ir tikpat svarīgi kā paēst, kā pagulēt, kā nomazgāties. Tas bija kaut kāda ekstra, kaut kas tāds tur tā kā. Mums bez tā var iztikt. Lūk. Nu, tā arī es nodzīvoju 19 gadus, bez tā iztiekot to pilnībā ignorējot, pēc tam saprotot, ka tas bija iemesls iespējams manām depresijām, bet šo seksuālo enerģiju es biju iemācījusies pārveidot radošajā enerģijā, un es guvu to baudu, ekstāzi un piepildījumu, kad es kaut ko radīju, kaut ko iztulkoju, izveidoju, izdarīju, uzrakstīju universitātē referātus. Un, jā, nu, manī arī bija ļoti spēcīga šī violetā krāsa. 19 gadus sagaidīju savu vīru, tad tikai sapratu, kas ir šī otra puse. Un, vai es to kādam novēlu? Noteikti nē. Bet nu, tā bija mana pieredze saistībā ar to. Un, jā, tā kā prāts un normas pret to, kas cilvēks vispār ir. Cilvēks ir gan ķermeniska, gan seksuāla, gan dvēseliska būtne, kura vēlas būt tuvībā, kur vēlas būt mīļumā, maigumā un siltumā. Un pie šīs kārtas tas ir ļoti izteikti. Ja cilvēkam nav attiecību un šī kārta parādās, tad rāda, ka cilvēks vēlas būt attiecībās, cilvēks vēlas iepazīties, bet viņš neko nedara. Sieviete neko nedara, arī vīrietis. Pie šīs kārtas var parādīt, ka vīrietis arī nogaida, viņš sapņo, viņš šķirsta viņas bildes Facebookā, viņš uzbūra ainas, kā viņas randiņā, bet viņš neko nedara, jo viņam ir kaut kāds iekšējs konflikts. Es neesmu gana labs, vai es esmu pārāk vecs, vai viņai jau it kā ir draugs, bet nevar saprast. Šī kārta vienmēr parādīs konfliktu kaut kādu. Attiecības arī par sievieti šī kārta ļoti stāsta, ka vēlmes ir citādākas nekā viņa domā. Vēlmes ir citādākas nekā viņa domā. Un arī tā kāja ir uz tās sarkanās kleitas, bet viņa arī pat neapzinās. Viņā ir kaut kas, ko viņa vēlas, un pie šīs kārtas vienmēr arī sievietei stingri jāformulē, ko viņa gribētu. Vīrietim šī kārta parāda sievieti mīklu, viņa ir kā atvērta, aicinoša, bet patiesībā nē. Un vīrieši šādas sievietes ļoti pievelk, apbur līdz brīdim, kad noslēpums tiek atklāts. Tā kā, jā, šī tāda mīklas noslēpuma kārts arī. Ilgstošās attiecībās. Ļoti bieži šī kārta parādīt, ka attiecības tiek slēptas, noklusētas. Šeit pie šīs kārtas ir arī visādi mīļākie, dubult dzīves, dubults divi. Partnere, mīļākā, vai sieva un darba kolēģe, vai esošā sieva un bijušā. Parāda kaut kādu iejauktu, arī tādu apslēptu ietekmi. Tā var būt arī māte, māsa, piemēram. Un arī attiecībām ilgstoši, es teiktu tā, briesmīgi kārts. Iedomājies, cilvēki gadiem dzīvo, un viens vēlas to, otrs to, un otrs nezina, ko otrs grib. Tā kā, nav tāda laba kārta ilgstošām attiecībām. Domas. Ko šis vīrietis domā? Mēs izvēlkam šo kārti, un ko viņš domā? Viņš pats īsti nesaprot, jo viņš ar prātu saprot, ka jā, es varbūt esmu pārāk vecs un pārāk nabaks un tā tālāk, bet zemapziņā mums ir kaut kā jūtas, piemēram, viņš jau par viņu sapņo, viņš naktī viņu redz sapņos, jo zemapziņu nevar apklusināt, viņa ir, viņa nekur nepaliek. Tā kā, jā,
viņš arī, piemēram, ir apskatījies, ka viņai garšo suši, un viņš nākamajā dienā nopērk suši, jo zemapziņā visi tie procesi notiek, un zemapziņa vispār ir ļoti tāda bīstama lieta. Jā, ar to ļoti daudz jāstrādā. Domas neizpaudīs. Pie šīs kārtas cilvēks savas domas un patiesos nolūkus motīvus neizpaudīs. Vai nu apzināti, vai arī neapzināti. Viņš pats nemaz nezina, ko grib. Šeit vienmēr ir dubulta seja, dubulta dzīve. Cilvēks runās vienu, bet domās kaut ko pilnīgi citu. Nu, vēl šī, protams, ir arī sena tāda maģijas intuīcijas kārtas. Un šeit arī būs konflikts starp domām un intuīciju. Un ļoti bieži mums sievietēm tieši šī intuīcija pasaka priekšā, ka partneris ir izcils, viss ar viņu ir kārtībā, bet mēs iekšā instinktīvi, intuitīvi jūtam, ka kaut kas nav. Kaut kas nav. Šī kārts arī var parādīt vienmēr uzticēties intuīcijai, un ja ir kaut kāds sarkanais signāls, jo citreiz ar prātu mēs to nevaram izskaidrot. Mēs varbūt to vīrieti tik ilgi nepazīstam, bet pie šīs kārtas var parādīt arī, ka ir kaut kas apslēpts, un tikai ar intuīciju mēs to sajūtam. Jūtas vēsas, ļoti vēsas, un te tiešām ir konflikts, un no vienas puses ir tā iekāra kaisle, bet no otras puses cilvēks to neizrāda, jo varbūt vēl nav laiks. Trešajā randiņā bučot nevar vēl, tur ir kaut kāds konflikts, kaut kas nesadarība, kaut kāda vienmēr. Un šī kārts ir arī ļoti tāda nejauka, jūtu ziņā, ka cilvēks neļauj mīlēt sev un neļauj mīlēt sevi. Un ļoti daudz arī garīgie austrumu skolotāji redz to, ka vīrietis mīl, vīrietis atdod sevi, bet sieviete nespēja, neatļauj sevi mīlēt, nespēja arī pieņemt šo enerģiju, jo vīrišķā enerģija vispār dzīvot kopā ar vīrieti, ar viņa vajadzībām, ar viņa uzvedību domgājienu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ārkārtīgi sarežģīti. Un ja es kādreiz uz ielas redzu pāri, kur ir skaidrs, ka cilvēki kopā 20, 30 gadus, es vienkārši apbrīnoju. Vienkārši apbrīnoju, jo ko līdz arī attiecībās sasniedz kaut kādu miera punktu, tā atkal kaut kas notiek un atkal kaut kas mainās. Un tiešām tā sadzīvot un tā attiecību māksla, man liekas, ir sarežģītākā vispār, kāda var būt starp vīrieti un sievieti. Tā kā ļoti daudz austrumu skolotāji saka, ka mūsdienās sieviete nepieņem šo vīriešu enerģiju, jo tur ir jābūt arī savai jaudai, lai viņu paņemtu enerģiju, lai paņemtu to mīlestību. Seksuālā tuvība, redziet, cik mums te ir daudz punktiņi. Palasīsim, bet galvenā nozīme ir tāda, ka nav labi. Nav sadarības, nav kaut kāda fizioloģisko vajadzību apslāpēšana. Redziet, tā kleita viņai nomest pie kājām. Kāpēc viņa nevelk viņu virsū? Viņa nevelk viņu virsū, viņa viņu neizmanto. Ir kaut kādi sapņi, vēlmes, slēptas fantāzijas. Arī nespēja atraisīties, nedrošība, neusticība. Šī kārta noteikti stāsta, ka kaut kas tajā visā nav īsti labi, kautrība un kopumā arī šī kārta, protams, rāda, ka maz pieredzes arī par vīrieti to var parādīt. Tas baltais palaks tomēr sēdzās ar to nevainības līvuru, mazas pieredzes līvuru. Šī noteikti nebūs tādas tuvības kārtas, kur abi būs prieku un apmierinātību un tā tālāk, jā. Padomi. Protams, šī kārtas teiks, uzticies savai intuīcijai, savai iekšējai balsī sajūtai, bet apzinies vispār, ko tu vēlies. Kādu vīrietu tu vēlies savu blakus, kas tev patīk, ko tu gribi. Neliec sev to, jo šī kārta tiešām, viņa ir vienkārši brīnišķīga, bet, viņa neizmanto to. Ļoti bieži parādās pie šīs kārtas. Tad es arī vispār, un par vīrieti jautāju, ko viņš vai mums sanāks vai nē, un es saku, viss, mēs tikai skatīsimies tagad tevi. Tur nav runa vispār par vīrieti, tur runa tikai par tevi. Kas ar tevi vispār notiek, ko tu gribi. Vēl šī, protams, slepenības kārtas, ja ir attiecības sākumā, tad šī kārtas var parādīt, ka nestāstiet pagaidām nevienam, nelieciet bildes, lai tas paliek, lai jūs laimīgi klusumu, lai tas paliek bišķiņ tā kaut kur nevienam nezināms. Protams, neatklājas pilnībā uzreiz, lai iepazīst, lai ir interese.
Nu tā, redziet, kāda sarežģīta kārtas, kad stāsta par tādām sarežģītām kārtīm, tad liekas, kā akmens tev, tā kā, nu tāds smagums, tīpaši zinu, kad kā tas ir bijis izpaudies. Bet tagad mēs dodamies, meklējot savu valdnieces kārti. Valdnieces kārta mums. Tā, Inet mums jautā, kādu planēta mēnesis un valdnieces kārtība Venēra. Venēra skaistā, burvīgā Venēra. Šie te planētu dalījumi var atšķirties, bet, nu, es pieturos pie tā, kurš ir, nu, tāds klasiskais, visbiežāk sastopamais. Nu, šeit mums ir viena no skaistajām kārtīm, atvērtajām kārtīm, tādas spēcīgas, sievišķīga kārts, un redzam arī atslēgas vārdus. Sieviete. Un arī iepriekšējai kārtī atslēgas vārdi būtu meitene. Meitene. Un šeit būtu sieviete. Un starp šiem vārdiem arī mēs parunāsim, ir ļoti liela atšķirība. Ļoti liela atšķirība, jo man vēl bija 30 gadi. Man jau bija 30 gadi pāri un 3 bērni. Un mans tas ceļš līdz tam vārdam sieviete vēl nu noteikti, jo arī uzskatu, tev jau ir bērni, tad tu jau esi noteikti sieviete. Es jums arī par savas sievietes ceļu pastāstīšu, kā man tas nācās, kā man tas gāja. Neviens man nekad netic, bet tas ceļš ir tiešām ļoti interesants. Un jūs pastāstīsiet arī jūsu stāstus. Ja ne šoreiz, ja ne nākamreiz, tad varbūt kaut kad noslēgumā. Bet tas arī ir nebeidzams ceļš, jo kādreiz es vienreiz draudzenei, nu tā teikt, raudāju uz plecu un teicu, nu kāpēc ir tik grūti, nu kāpēc šajā dzīvē ir tik grūti, nu kāpēc, kas tur, nu es esmu no citas planētas, no cita kosmosa, es nevaru šeit nekādīgi. Viņa teica, nē, mēs neesam no citas planētas, mēs vienkārši esam sievietes. Un tad es tā, nu, tur bija tā esence, kad, lai saprastu vispār, kas ir sieviete, lai apzinātos sevi to visu. Tā kā tas ir vesels darbs, ceļojums dzīves garumā. Tālūk, te mēs redzam galvenos atslēgas vārdus, kas jums ir iekrāsot. Kas mums šeit ir attēlots? Kurtizāni. Kurtizāni. Te ir vesels stāsts arī par šīm sievietēm, kas dāvāja mīlas priekus vīriešiem. Viņām bija savi statusi, tituli, augstāki, zemāki un tā tālāk. Bet šī sieviete, kurā gadījumā izrāda savu skaistumu, savus sievišķas dārgumus, viņa ir par sevi pārliecināta, viņa ir atliekusies un ar pilnu pārliecību visu demonstrē. Taču te mums ir viena nianse. Tur ir arī kanāla mala, iela, un no tās publiskās puses to neredz. Ar muguru viņa ir pret publisko sociālo vidi, bet jaukumi ir pavērsti pret kādu citu. Tātad nav domāti visiem, nav domāti tomēr visiem. Un šeit arī par krāsām. Krāsas, sarkanais, veiksme, bagātība, pārliecinātība. Šī sieviete jau to sarkano blūzi ir uzvilkusi. Nevis, jā, viņu glabā skapī. Pievērtās acis parāda, ka viņa ir apmierināta ar sevi pilnībā un ar savu likteni, ar savu dzīvi, un pilnīgs pretstats iepriekšējai priesterienes kārtī. Un šī kārts ir sievišķā sākuma simbols. Nākamā mēs iesāksim nākamreiz uz tādas vīrišķīgas nots. Es visu laiku skatos pulkstenī, man ir pulkstenis. Uz tādas vīrišķīgas nots mums būs nākamajā nodarbībā. Bet šeit ir sievišķais sākums. Dzīves spēki, auglība, skaistums, sievišķā gudrība, grūtniecība, dzīvības rašanās, mātišķums. Šī sieviete ir izglītota, spēcīgu prātu, intuīciju, prasmēm skaisti ģērbties, apbūt. Viņa zina savu cenu, kādu viņa ir pārliecināta. Tā iepriekšējā viņa ir piesagusies, nosagusies kaut kā, vēl viņa masku, vēl viņa parūku, vēl. Bet šeit viņa vienkārši viss, viņa ir visā savā krāšņumā, skaistumā, pārliecināta par sevi, apzinās, izpaužās pilnībā. Es jums tur rakstīju tajā 4. punktā apzināties sevi, atvērties, viens jau ir atvērties un uzplaukt, vēl pilnībā uzplaukt. Nu jā, es jums stāstīšu arī caur savu pieredzi, jo, piemēram, man tādi jēdzieni kā krāsoties, pucēties, smaržoties,
rotāties. Nu, man tas vispār bija kaut kas nesaprotams. Kur vienai, man, piemēram, ir draudzene, kur viņa vienkārši pati par sevi tāda ir. Man tas viss bija ārkārtīgi caur tādu lielu, nezinu, tiešām man cilvēki netic, bet man tas bija jāsaprot, man tas sevi bija jāatklāj. Jo es kaut kā izaugu arī tāds pašpuika. Es biju tāds pašpuika, un arī tas stāsts pat ir kaut kur dziļāks, jo mans tētis dikti gaidīja dēlu, bet ļoti augstā ledainā ziemas naktī piedzima Ilvija. Un tad vai nu neapzināti, vai arī daudz kur ezotērikā runā, ka ja gaida to puiku, tad centos pierādīt, kāds esmu spēcīgs, varošs puika, pēc tam arī universitātē caur vīrišķo principu, sāncensība, konkurence, stipendija, desmitnieks, darbs un vienmēr es gāju dzīvē caur to vīrišķo principu, pēc tam savu biznesu un tā tālāk. Un tad, kad arī ir tādi sistēmiskie sakārtojumi, kādreiz es arī jums pastāstīšu, vai jūs jau zinat noteikti, tad tur ir jāizvēlas savu figūriņu, un es izvēlējos puiku. Un tur ir jāizvēlas savu figūriņu, pēc krāsas, pēc visu, un noliku uz galvu tās. Un beigās pašās vispār sēnes, terapijas beigās man saka, ka, bet kā, kaut kā, tu jau varēji paņemt to meitenīti, un es viņai saku, tu vispār biji meitenes, un beigās es saku, skatos, jā, tur ir figūriņas ar kleitu. Un es vispār viņas neredzēju. Es kā sevi noliku, tā es sevi noliku. Tālūk, tā kā tas ceļš katrai mums ir dažāds. Vienai vieglāks, vienai grūtāks, vienai dabisks, vienai caur lielu mācīšanos un pieredzi. Padomājiet arī, kā jums ir ar to spēju sevi apjaust, un vienmēr arī tas panākums, ko jūs sasniedzat, viņš nekad nav noturīgs. Kad jau vienā brīdī man šķita, es jau esmu sapratusi un atradusi sevi, un atkal mēs kaut ko atklājam, un atkal kaut ko mēs interesanti sevi atklājam. Un jā, šai kārtī ir tā izaugsme, attīstība. Viņa vienmēr būs skaista, viņa vienmēr šī sieviete, viņa mācēs runāt, dejot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus, jaunāko modi, jaunāko kleitu, jaunāko matu sakārtojumu. Šī kārts ir par spēju mīlēt un būt mīlētai. Spēju mīlēt un būt mīlētai. Kā man viena draudzene šodien teica, es saku, kaut kā mēs tur runājam, kāpēc vīrietis viņu mīl? Viņa saka, tāpēc, ka es viņu mīlu. Vienkārši spēju mīlēt. Viņa saka, manis trumpis ir spēja mīlēt. Es viņu mīlu un viņš man arī. Jā, ja nav attiecību, ko šī kārts parāda ļoti labu perspektīvu, ka sieviete ir gatava nopietnām attiecībām, viņa zina, ko grib arī vīrietis pie šīs kārts, lai parādītu, ka viņš ir gatavs nopietnām attiecībām, viņš meklē savu īsto. Viņš meklē savu īsto, vienīgo, viņš meklē sievu. Savu valdnieci, savu karalieni, savu galveno. Vienīgais, kur šeit ir tāds moments, kas jāskatās, sievieti ideālu. Sievieti ideāli šī kārts var parādīt, ka ir ļoti augsti standarti, un ka vīrietis šādu sievieti meklē visu savu dzīvi. Bet tomēr šī kārts ir par patiesu vēlmi būt kopā. Pie šīs kārts arī ļoti ātri attīstās kopdzīve, jo šī kārts ir māja, mātišķums, rūpes, tiešām cilvēki ātri sāk dzīvot kopā. Vēl kas šeit parādās, arī noteicošā loma sievietei. Attiecībās tādās ilgstošās, to orķestra diriģē sieva. Pilnīgi noteikti, viņa zina, ko viņa vēlas. Šī ir ļoti laba mīlestības kārts. Ja mēs beigās taisīsim tādu kopsavilkumu, kuras kārtas ir par mīlestību, šīdienas materiālos jums jau ir, kuras kārtas ir par laulību, kuras parāda tiešām laulību oficiālu, tad šī ir tiešām mīlestības kārts, mīlestības, ģimenes, pilnības, stabilitātes, arī materiāls rūpes. Šeit ir arī parāda to, ka vīrietis apmierina gan sievietes, gan seksuālās, gan emocionālās, gan arī materiālās vajadzības. Izcili, auglīgas attiecības, kur abi attīstās, kur abi mainās, pilnveidojas. Bērni šeit ir ļoti, ļoti laba, spēcīga kārtas, ko gribētos izvilkt, jautājot par attiecībām, nopietniem nolūkiem. Domas. Ko šis cilvēks domā? Šī sieviete vai šis vīrietis?
konkrēti skaidri zina, ko grib. Konkrēti skaidri zina, ko grib, bet te ir tomēr arī tas, vēriens. Visu vai neko. Vai nu viņa būs ideāla, izcila, skaista, gudra, sportiska un vēl muzikāla un vēl. Un tā vai nu neko. Šeit ļoti augsts prasības vienam pret otru. Un arī, ja vīrietim šī kārta, viņš tiešām viņu uztver kā savu karalieni, vienīgo galveno un grib precēt. Domas ir par kopdzīvi un laulību, par bērniem. Šī ir izteikta bērnu kārta, jo šī ir radīšana. Šī ir radīšana, ko es vienmēr arī saku, man ļoti patīk no austrumu garīgiem skolotājiem. Vīrieši domā, ka viņi valda pār pasauli. Patiesībā valda sievietes, un sievietes ir tās, kuras rada. Caur sievietēm rodas bērns, kas ir visuma nospiedums, dzimst jauns kosmos, visums, dzimst jauns dievs. Man ļoti patīk tā viņa jaunā, ko stāsta arī visi koči, ka cilvēki ir visuma nospiedumi, zvaigžņu nospiedumi un staigājoši dievi. Mīlas dievi, kara dievi, tirzniecības dievi, sporta dievi un tā tālāk. Katrs mēs esam īpašs un unikāls. Jūtas pie šīs kārtas ļoti skaistas, īstas, patiesas, vērstas uz ģimeni, izaugsmi, paplašināšanos, emocionāla atvērtība, mīlums, maigums, rūpes gan sievietē, gan vīrietim. Bet atceramies te, tas nosaukums ir valdnieks, kontrole. Tomēr kontrole un kaut kādi jau arī noteikumi attiecībās ir. Seksuālā tuvība atklāti apzinās un demonstrē savas seksuālās vajadzības un ir gatava tās realizēt. Ja tur šī meitene ir piesegusies, viņa sapņo, viņa cer, viņa domā, tad šī sieviete zina, ko viņai vajag, kas viņai patīk, ko viņa grib. Šī kārts ir arī par skaistumu, un šeit tuvībai vienmēr būs kaut kāds estētiskais moments ļoti svarīgs. Vai nu kaut kāda veļa, vai kaut kāds tērps, vai kāda istaba, vai kāda sega, vai kādās pozās, kādu mākslas darbu mēs šeit radīsim, lai ir skaisti. Un te parāda arī ļoti aktīvu sievieti, tieši aktīvu sievieti, prasīgu, grimošu, un jā, šī kārts ir par tādu iniciatīvu arī no sievietes puses. Vai arī, ka vīrietim ļoti svarīgi, lai sievietei būtu labi. Viņš pats varbūt nemaz vēl nav sasniedzis to savu prieku mirkli, bet ir gatavs visu vakaru darīt to, jebko, lai gūtu baudu sievieti. Tas ir Kazanovas īsti garā. Tas ir tas, kas viņam ļoti patika vienmēr patiesībā. Nevis tā, kā filmās rāda. Grūtniecība, lielais jā. Te es tāpēc saku lielais jā. Un arī parāda šī kārtas ļoti lielu potenci vīrietim. Ļoti lielu potenci vīrietim. Īpaši šī kārtas ļoti svarīga mūsdienās, kad vīrieši savas spējas zaudē daudz ātrāk nekā agrāk. Klimats, pārtika, stress, karstums, viss iespējamais. Ja kādreiz auglības jautājums vispirms vērsās pie sievietes, tad šobrīd uz analīzēm pirmais iet vīrietis. Un šī kārta vienmēr ir ļoti gaidīta, kad jautā par vīriešu potenci, tīpaši gados vecākiem vīriešiem. Kad jautā sievietes, vai viņš vēl kaut ko var. Tā kā ļoti jauka kārts. Es saku mīlestībai, tuvībai, jūtām, vēlmēm, ko cilvēks vēlas, ko viņš grib. Ļoti laba kārts. Padomi, baudi un izjūti prieku un laimi un mīlestību. Nebaidies izpaust, nebaidies parādīt. Mēs šo kārtu, piemēram, man ir bijušas gadījumi, kad ieraugu un tā, jo mums jau tā ziemeļnieku dvēseli ir savādāka, un mums tā mentalitāte, un, kā saka, tā krāsniņa deg, bet vajag drusciņu piemest to malku vienmēr. Un šī kārts ir par nebaidies izpaust un parādīt. Jo vēl ir tāds no garīgiem skolotājiem interesants likums. Kādi ir vīrieši sākumā? Viņi vajag sevi parādīt, tādi viņiem muskuļi, tādas bikstes, tādi pulksteņi, tāda mašīna. Kad vīrietis ir nobriedis un mums ļoti pieļautīgs, tad, kad viņš ir mierīgs, tad, kad viņš ir sevī, tad viņš vairs neko nedemonstrē, nerāda, neapliecina, viņš ir sevī, ar sevi mierā, pārliecināts un tāds vienkārši apgurošs, un mēs nezinām, kas ar viņu ir vispār. Sieviete ir otrādi. Sieviete ir slikti, ja viņa ir sevī.
ja viņa nerāda, kā viņa dzied, kā viņa cep kūkas, kā viņa māk uzkrāsot lūpas, kādu frizūru viņa var sataisīt, kā nagus nolukot, kādu kleitu izvēlēties uzvilkt. Sievietei ir jāiet uz āru, un jo sieviete būs uz āru, maksimāli parādīs sevi, savu skaistumu, atlieksies un izkustēsies un tā tālāk, jo būs labāk. Bet parasti ir otrādi. Un mums tas sievišķies, vīrišķies princips tā arī darbojas. Vīrietim jābūt sevi un mierā, un sievietēm jābūt maksimāli skaistai, krāšnai, skaļai, skanīgai, baudīgai, garšīgai uz āru. Un tad viss ir tā, kā vajag. Te mēs varam padomāt, kā ir ar mums, kā ir ar mums. Nu, es visu bērnību esmu dzirdējis, norunā, nedari, nevelc, neskaties, nevicini roku, neplāties, nelec, nedejo, nedziedi autostā un tā tālāk vai autobusā. Nu, tā kā, jā. Mēs šo kārti varam izmantot, pameditēt ar viņu. Mēs varam viņu kaut kur nolikt sev priekšā, lai viņi mums stāv, lai viņi mums iedvesmo būt tādā. Un šī kārts ļoti svarīga par ķermeni. Šī ķermeniska kārts. Savu labsajūtu, veselību, jutekliskumu, izskatu, skaistumu. Nu, redziet, pilnīgi tādu tirpas, ja viņa ir savā tādā jaudā un enerģijā, tāpēc mēs paturēsim viņu klāt un šodien par to padomāsim, kā mums ir. Cik tas ir viegli vai grūti. Tālūk. Un dosimies pie darbs ar vienu kārti. Daudz. Šodien es jums daudz gribēju iedot, pēc tam mums būs mierīgāk, es apsolu, bišķiņ būs mierīgāk par katru stāstu. Kārti varēs pastāstīt ilgāk, varēs arī vairāk praktiski mēs darbosimies, bet es gribu jums pastāstīt par darbs ar vienu kārti, lai jūs jau varat darboties. Pat 2 nedēļām var ļoti daudz jau sadarīt. Tā, skatāmies, kur mums ir. Tā. Darbs ar vienu kārti. Tā. Un, jā, kā mums notiks praktiskās tā? Vajadzētu būt, vai ne? Tā liekam uz lielā ekrāna. Oi, nē, tā. Tā. Vajadzētu būt. Te man ir čatiņš, rakstiet, ja nav. Kā mēs darīsim? Kā mums arī noderēs WhatsApp grupiņa? Pazuda. Un maziņš datoriņš. Man maziņš dators, mazs ekrāns, man tur dikt jāskatās. Tā, WhatsApp grupiņā pēc tam mēs varēsim bildēt savus izlikumus vai kuru kārtu mēs izvilkām, un tad mēs redzēsim kopā tūkosim. Tā, šeit jums ir par laulības kārtīm. Šeit mums ir par laulības kārtīm un par kopdzīvi. Kuras kārtas parāda kopdzīvi? Tas jums vienkārši, lai pēc tam nodara. Tā, jā. Tātad. Kad mēs ieraugam vienu kārtu, mēs maisam. Par maisīšanu, jaukšanu es jums nākamreiz pastāstīšu, bet cik es zinu, jūs ar kārtīm jau esat uz to, un jums noteikti katrai ir savas kārtas, un katrai ir savs veids, kā jūs maisat, jaucat, un tas ir vispareizākais. Bet kā mēs strādājam ar kaznos kārtīm? Kad mēs izvākam vienu kārtu, arī tagad, ja jūs nezināt visas nozīmes, un tas pat ir labi, jo jūsu iekodētās nozīmes būs daudz svarīgākas un labākas nekā tās akmenī, tā teikt, kaltās. Pirmais, jūs izvalkat kārti, un ko jūs darat? Jūs skatāties, vai tas ir lielais vai mazais arkāns. Kā mēs to varam zināt? Lielie arkāniem, tie, kas ir tie lielie dzīves stāsti, katram cilvēkam, visi lielie dzīves soļi ir arābu cipari, tātad tie burtiņi, un maziem arkāniem būs cipari. Romiešu cipari, arābu cipari, viennieks, divnieks un tā tālāk. Pirmkārt, mēs novērtējam, vai tas ir lielais vai mazais. Kāpēc? Ja pie jūsu jautājuma parādās lielais arkāns, tas parāda, ka šis jautājums ļoti svarīgs un nozīmīgs. Jo ļoti daudz par attiecībām mēs gribam pajautāt tā tikai, piemēram, kaut ko notestēt, uzzināt. Ja parādās lielais arkāns, tur ir kaut kas ļoti svarīgs. Pievērsiet uzmanību, lieciet vēl kārtis, pētiet. Ja jums lielais arkāns parādās kā dienas kārts, tad ļoti skatieties, kas tajā dienā notiek. Tā ir jums veiksmīga diena, attiecīgi skatoties, kāds nozīme, bet šī diena jums būs daudz svarīgāka nekā tad, ja jums būs mazais arkāns. Agrākos laikos taro kārtas vispār runā par to, ka bija tikai lielie 22 arkāni, un šie 56 radās pēc tam.
Tas ir viens lielais vai mazāks. Cik šis jautājums ir svarīgs? Vai cik šī diena jums ir svarīga šodien? Tas ir pirmais, ko mēs skatāmies. Pret lielajiem arkāniem mēs pret katru izturamies kā vienu sirmo, viedo, gudro, kurš mums var ļoti, ļoti daudz pastāstīt. Tālūk, mazais arkāns, ja jums parādās mazais, ko mēs darām? Uzreiz mēs pētam divas lietas. Skaitli, ciparu, par to es jums nākamreiz pastāstīšu, ko nozīmē 1, 2, tā ir arī virzība. 1, 2, 5, pārmaiņas, 6, stabilitāte, 7, iekšējā pasaule, 8, ārējā sociālā pasaule. Tas jau ir stāsts, tā ir virzība. Cipars arī parādīs kaut kādu intensitāti, kaut kādu posmu tajā tēmā, jomā. Tas ir viens, skatāmies ciparu, ja tas ir vieninieks, divnieks, tātad process ir pašā sākumā, notikums kaut kas jauns, kaut kas nebijis, kaut kas nezināms, ja tas ir 9 un 10, tas ir noslēgums, rezultāts, beigas, piepildījums, ieguvums un tā tālāk. Otrs, ko mēs skatāmies, stihija, tas ir tas, ko es jums aizsūtīšu. Vai tie ir kausi, skatāmies, vai te mums ir kausi, vai tie ir zižļi, zobeni, vai pentakli, monētas, kā nu kurš sauc. Un no tā ir arī atkarīga vispār šī kārtas būtība. Stihijas. Gaiss, ūdens, zeme, uguns. Un es zinu, es jūtu pentakli zemes stihiju, bet reāli, priekš kam? Ko man tas dos, kāpēc? Un zižļi es gribu, deksme, vēlme, griba, rīcība. Un skatāmies uzreiz, no kurienes tas ir, un mēs jau te arī lasām. Mēs jau lasām atslēgas vārdus. Tātad, ja parādās pentakli, tas ir ķermenis, tas ir viss fizioloģiskais, tā ir zemes stihija. Tātad, visas ķermeniskās vajadzības. Tur, kur mums ir zobeni, tur mums būs sarunas, tur mums būs prāts, intelekts, izvērtēšana, uzzināsim faktus, kur dzīvo, ko dara, un tā tālāk. Kausi uzjūtas, sajūtas. Man šis cilvēks ir patīkams vai nē. Tātad uzreiz mēs skatāmies arī stihijas, par ko stihijas runā attiecībās. Un arī stihijas stūži ir numur 1, viennieks. Pats sākums šajā stāstā atklāja jaunu posmu Kazanovas dzīvē. Arī tur mēs stāstīsim par dažādām sižetiskām līnijām un arī par šīm 4 katrās attiecībās ir jutekliskā puse, katrās attiecībās ir mentālā puse, ķermeniskā un otra jutekliskā, tā degošā, tā ir uguns stihija. Personāžus mēs skatīsimies arī. Tātad skatāmies lielais vai mazais, skaitlis un stihija. Tālāk mēs skatāmies uz kārtas, vai vispār ir cilvēki. Jo mums tur ir arī tilti, mums ir gondola, mums tur ir saulrietis, mums tur ir fortūnas rata kārtī, arī visādi akcenti. Ja mēs kaut ko jautājam, vai viņš ieradīsies uz satikšanos un izvēlkam kaut kādu tādu kārtu, kur vispār neviena cilvēka nav. Protams, ka nē. Mēs pat nešķirsim, nelasīsim nozīmes. Nav, tur cilvēka nav vispār. Atnāks uz to kafejnīcu, tur pat arī pasēdēs, sagaidīs to mēnesi gaismu un ies mājās. Ļoti vienkārši šis kārts ir ļoti vienkārši, ļoti foršs, viegls personāžs. Un otrs tātad, ja ir cilvēki, mēs skatāmies, ir tikai vīrietis vai tikai sieviete, bet atceramies principu, ka varbūt arī apgrieztās lomās. Muļķis varbūt arī sieviete piedzīvojuma meklētāja, tāda ļoti vieglas uzvedības sieviete. Un arī valdnieces kārts var parādīt nobriedušu vīrieti. Un tālāk skatāmies sievieti vai vīrietis. Un skatāmies arī, protams, viņu mijiedarbību. Un te tie sižeti ir ļoti paši par sevi runājoši. Un tiešām pat nezinot kāršu nozīmi, jūs jau varat nolasīt, cik viņi viens otrā ir ieinteresēti, vai viņi nododas apskāvieniem, vai viņi runā, vai viņi skaita naudu, vai viņi viens otram ir kaut kādā arī, tātad jau skatāmies cilvēkus un ko viņi dara. Protams, skatāmies maskas. Ir maska vai nav? Ja nav, šī kārta būs daudz atklātāka. Man viņas patīk daudz labāk, pozitīvas, ko līdz kārtīm ir maskas. Tā tur kaut kas jau tiek noslēgts, noklusēts.
tēlots. Un it īpaši, kāpēc tas ir labi, jo mūsdienās mēs iepazīstamies tomēr vairāk virtuāli, mēs sarakstamies ar cilvēku klātienē, mēs sievietes vīrieti nolasīsim no galvas līdz kājām. Nezinu, viena pēc matiem, viena pēc rokām, viena pēc kurpēm, viena pēc. Mēs nolasīsim visu pēc sejas, pēc acīm, pēc visu. Virtuālajā vidē mēs nevaram nolasīt gan iz neko. Līdz pat tiem stāstiem, kur sarakstās ar vīrieti gadu vai divus, sazvanās video ar īstu normālu cilvēku, un tās visas ir tehnoloģijas. Un tās visas ir tehnoloģijas, un pat bildes visas ir neīstas, un mākslīgais intelekts, ko tagad darīs vispār. Skatāmies sižetus, protams, un arī šīm kārtīm ļoti interesanti tas, ka šie sižeti savijās, kaut kur pāriet, kaut kur ir līdzīgi, to es jums arī stāstīšu. Nu, un, protams, mēs ņemam vērā arī Kazanovs personību, cik viņš bija daudzpusīgs, un šajās kārtīs arī mākslinieks, arī Luka Raimundo raksta, ka viņš ir ielicis tādu dualitāti. Jo Kazanova arī bija ārkārtīgi duals. Viņš bija gan gudrs tāpat reizē, pilnīgi augstsimīgs, pilnīgi tā kā Maks. Viņš iestāstīs, viņš visu trikus parādīs, viņš visu zina, viņš ir visu lasījis, viņš visur bijis, viņš visu redzējis. Bet ko līdz viņš būs tās sievietes apskāvienos, visi viņa prāta uzburtā aina pazudīs, un viņš būtu dziļi jūteklis. Un šajās kārtīs arī mākslinieks raksta, ka sejas varbūt ir nopūderētas, nav ne sarkanu vaidziņu, nav nekāda vispār pietvīkuma, bet rokās, izliekumos, pozās, visur mēs redzam kaut kādu, piemēram, tieši pretējo kaisli, teksmi, šajā brīdī. Tā kā šīs kārtas viņas ir tādas ļoti, duālas, jāsajūt. Tā kā arī. Nu jā, un, protams, maskas. To jūs sev varat iekodēt, ka ko līdz parādās kaut kādas maskas, tās jums ir jau liels palīgs. Tālūk. Nu re. Tā.